Man ir prieks jūs visus redzēt. Es ceru, ka jums ir prieks redzēt mani. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Pirms es sludinu Dievu vārdu. Gribu sacīt, ka mums bija dievkalpojums aizpatē. 2 nedēļas atpakaļ. Ja? 3? Varēja 3 laikam, ja? Bija aizpatē dievkalpojums. Dievnāms bija pilns ar ļaudīm, pārpildīts ar izslāpušām sirdīm, un mēs bagātīgi baudījām Dievu žēlastību. Dievs pieskārs ļoti daudz cilvēku dzīvēm. Paši mēs to redzējām, to jau nevar noslēgt, ka mēs to redzam. Un slavu Dievu. Un prieks atkal atgriezties šeit Rīgā, būs starp jums. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tavs vārds ir dzīves. Mēs bieži vien citējam uz Tavu vārdu. Tas arī ir svarīgi, ka mēs to darām ticībā. Bet es lūdzu Svētais Gars runā uz savu draudzi. Jo Tavā vārdā rakstīts, kur 2 vai 3 sapulcējušies, kungs, ja es Tavā vārdā, tur tu esi viņu vidū, un tā jau ir draudze. Tāpēc lūdzu Tēvs svētīs savus ļaudis, un es lūdzu, kungs, ka Tu maini mūsu dzīves, un maini mūsu sirds, ka Tu šajā vakarā runā uz mums, Tēvs, Tavs vārds paliek mūsu sirdīs, kungs, kā dzīvībā, ka tas mūsos palīk Dievs, ka tas kaut kur nepazūd mans kungs, un ka vēlas to nenozod, bet mēs varam tajā dzīvot, un tam ticēt, un tajā pastāvēt. Jēzus vārdā. Āmen! Slavu Dievu, slavu Dievu, slavu Dievu. Jūs zinājāt šo dziesmu lūkšanai ir spēks. Esat dzirdējuši jau pirms tam, cik daudz no jums zina šo dziesmu? Lielākā daļa, vai ne? Tā ir vecā klasika. Vecā klasika, ja? Un šādu un tādu vajag vecas dziesmas padziedāt, mīļie. Ir vērts, jo lūkšanai ir spēks. Brīnumdarošs spēks, ja? Mēs dziedājam brīnišķīgs spēks. Lūkšanai ir spēks. Un ja jūs esat lūguši Dievu, jūs esat redzējuši, baudījuši un piedzīvojuši, ka Dievs atbild uz lūkšanām, vai ne? Rezultāts tāds, ka lūkšanai ir spēks, vai ne? Ka tas nav tāpat vien, ka jūs nākat Dievu priekšā un skaitat kaut kādus pātarus. Ja? Tā tas nav. Jūs nākat ticībā caur Jēzu Kristu pie Tēva, pie žēlastības troņa, un jūs arī saņemat. Ja? Ātrāk vai vēlāk, bet jūs saņemat, vai ne? Jo mēs zinām, ka garīgajā pasaulē ir arī cīņas. Ja jūs redzēt, kas notiek garīgajā pasaulē, tad jūs domājat mazliet savādāk, ja? Ja Dievs mums ļauj saskatīt un ieraudzīt. Un reizēm arī Dieva gars mums arī atklāja, ka ir lietas, ko mēs lūdzam, viņas nemaz nav tik viegli, jo mēs zinām, ka vēlams staigā kā lauva ugns, viņš meklē ko aprīt, ja? Viņš stājas pretī, ja? Bet Dievs mums grib svētīt. Un ja Dievs ir paredzējis mums svētīt, tad neviens vēlams nevar mums nostāties pretī. Amen? Neviens vēlas mums nevar nostāties pretī. Es gribu šodien sludināt par Dievu žēlastību. Par Dievu žēlastību. Tad, kad mēs domājam par Dievu žēlastību, mēs reiz domājam par Jēzu Kristu. Vai ne? Mēs taču dzīvojam jaunajā derībā, ko? Vai ne? Mēs dzīvojam jaunajā derībā. Bet tad, kad mēs domājam par Dievu žēlastību, mīļie, Dievu žēlastību, tā ir Dieva labvēlība. Tā ir Dieva žēlsirdība, tā ir Dieva mīlestība, Dieva labvēlība. Un patiesībā Dieva žēlastība ir neizsmeļama. Neizsmeļama. Dieva žēlastība ir neizsmeļama. Jūs esat kādreiz domājuši un uzdevuši tādu jautājumu. Dievs jūs ir svētījis. Dievs jūs ir kādreiz svētījis, ko? Vai šad un tādu? Es domāju, ka viņš mūs svētī katru dienu. Vai ne? Jau tad, kad mēs atverām savas actiņas, ieraugām dienas gaismu, mēs saprotam, ka Dievs mūs ir svētījis, jo viņš mums ir devis dzīvību. Dievs mūs ir svētījis, tāpēc, ka mēs elpojam, vai ne? Dievs ir mūs svētījis, tāpēc, ka mēs varam piecelties no savām guļas vietām, ka mēs varam aiziet paēst brokastis, vai ne? Un ka mēs varam paskatīties spogulī, man matu vēl uz galvas ir, vai ne? Visi kārtībā, Dievs man ir svētījis, un mēs varētu tā turpināt, tas saraksts varētu turpināties. Neapvainoties par tiem, kā mati galva uz galvas nav tik daudz, jā. Bet es zinu, ka kādām nav vispār, un viņi priecājas par to, ka galva vismaz ir uz galvas. Galva ir vismaz uz pleciem, vai
Es zinu, ka divas galvas nav, bet, galva ir uz pleciem, slavu Dievu. Un Dievs mums ir svētījis. Un tad reizē mēs uzdodam šo jautājumu. Dievs man ir tā svētījis, viņš par mani tā gādā, viņš par mani tā rūpējas. Kāpēc viņš mani tik ļoti mīl? Jūs esat uzdevuši šo jautājumu. Jūs esat domājuši par to, ko? Tikai vienu roku pacēl. Noteikti, es personīgi par to esmu domājis. Es tad, Dievs, par ko tu mani tā mīli? Kas es tāds esmu? Ja? Es taču neesmu nekas. Ziniet, Dievs mūs mīl vienkārši tāpēc, ka viņš mūs mīl. Pilnīgi par ne par ko. Es domāju, ka mēs esam pelnījuši viņa mīlestību. Nē. Tieši tāpat ir viņa žēlastība. Tā ir viņa daba. Viņš vienkārši mīl. Viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Tā ir viņa daba. Viņš no iesākuma ir bijis mīlestības Dievs. Viņš no iesākuma ir bijis žēlastības Dievs. Viņš no iesākuma tāds ir bijis. Tāda ir viņa daba. Protams, ka mēs to neesam pelnījuši. Protams. Bet ir vērts aizdomāties. Ir vērts pateikt paldies, Tēvs, ka tu mani mīli ar beznosacījumu mīlestību. Un ka tu esi mani apžēlojis. Mani, putekļi, mēs lasām Dievu vārdu, bet es zinu, ka Dievs mums tāds neuzlūko. Mēs esam daudz, daudz vērtīgāki. Jūs esat lasījuši, kur jāsaka, vai jūs esat vērtīgāki kā tie zvirbuļi, vai ne? Dievs viņus baro, Dievs par viņiem rūpējas, Dievs par viņiem gādā. Mēs lasām vecajā derībā, ka Dievs gādā par lauvām, par jauniem lauvām, par zvēriem, mežām, tā tālāk. Bet Dievs gādā par mums kā saviem bērniem, jo mēs esam vērtīgāki viņa acīs. Daudz, daudz vērtīgāki. Jūs teiksiet, jā, bet Dievs ir taisnīgs un svēts, viņš ir tāds. Bet neaizmirstiet nekad, ka viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Ka viņš ir bagāts savā žēlstībā. Dieva vārds lieto šo vārdu salikumu bagāts žēlstībā. Bagāts savā žēlstībā. Dievs ir bagāts savā žēlstībā. Tāda ir viņa daba. Atvērsim dažas raksturvietas. Romiešiem 3:24. Jums ir Bībeles līdzi. Vismaz tās glaudāmās. Ir, jā, ir glaudāmās arī, jā. Bet ir. Starp citu, tās glaudāmās arī ir labas, vai ne? Tad, kad jūs strādājat savā darba vietā, jūs varbūt Bībeli nevarat paņemt līdzi, jums ir līdz telefons, un telefonā ir Bībeli, un jūs varat lasīt, vai ne? Jūs izmantojat tādu privilēģiju, ko? Varbūt visi ne, bet kā lielākā daļa izmanto, vai ne? Ja jau uz daudz nes, tad jau arī uz darbu paņem līdzi. Es zinu, ka citiem nav glaudāmās, citiem ir tās spaidāmās, jā? Jūs neesat zemākas klases, jūs esat arī vērtīgi tam kungam. Romiešiem 3:24. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna. Ko tad? Mēs visi bijām grēkojuši, mēs visi bijām pazuduši, un ko mēs lasām, ka viņš mūs taisnoja bez nopelna žēlastībā. Viņš mūs taisnoja žēlastībā, sagādāja mums pestīšanu Jēzu Kristu. Tas ir tas, ko es jums sacīju, pilnīgi bez nopelna. Tas attiecas uz jebko. Dievu mīlestību, Dievu žēlastību, Dievu labvēlību, tā tālāk. Mēs varētu šo sarakstu turpināt, vai ne? Bet ir vēl viena raksturvieta, tajā pašā Efeziešiem 2:4-5. 2:4-5. Otrā nodaļa, 4-5. Es jums teicu, es atvainojos Efeziešiem, nevis romiešiem. Es skatos romiešiem, un tur man tāds bargs pants priekšā. Kur tad es tādu netaisos jums runāt šodien? Bet Dievs bagāts būdam žēlastībā, es ar jums saku jau citēju, pirms tam, jā, bagāts būdam žēlastībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Tas, ko mēs jau sākumā runājam. Kāpēc Dievs man tik ļoti mīl? Jā? Kāpēc? Par ko? Es taču neko neesmu pelnījis.
Mēs neko neesam pelnījuši. Mēs zinām, mīļie, ka Dieva vārdā mēs lasām, ka visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības, un apostols Pāvils romiešiem viņš saka, ka neviens nav taisnīgs. Neviens nav taisnīgs. Visi ir nogriezušies no patiesības ceļa. Ja? Visi ir pelnījuši pazušanu, bet tas kungs, debesu Dievs, caur savu dēlu Jēzu Kristu, caur viņa dēlu Jēzu Kristu, bez nopelna mums dāvāja savu žēlastību un mums ir dāvājis pestīšanu. Tā ir viņa dāvana. Tā ir viņa dāvana. Jūs esat piedalījušies tiesas sēdēs? Ir gadījies. Es neesmu piedalījies, jā, bet jūs zināt, mīļi, ka Dievs mūs ir attaisnojis. Viņš mūs ir attaisnojis. Viņš mūs ir apžēlojis. Tiesā tāds nenotiek patiesībā. Tā vienkārši, jā, kad cilvēks atnāk, viņu par kaut ko apsūdz, viņš ir attaisnots tagad, jā. Nē, viens ir samaksājis par tevi, par mani un par tevi. Un es zinu, kad ir, piemēram, kaut kādas, jūs jau esat gudrākais, jā, tiesas lietās, ja kāds par kādu samaksā, jā, labu summiņu, viņš tiek attaisnots, jā, viņš tiek atbrīvots, jā, nu, tas ir, kā skatās, protams, jā, bet viens ir samaksājis par mums, un tas ir Jēzus Kristus, un mēs esam attaisnoti, jā, un tas ir, mums ir, kā saka, mums ir piešķirta žēlastība, jā, bez nopelna mums ir piešķirta žēlastība. Un man patīk vēl viena raksturvieta, ko es gribu noteikti jums izlasīt, un tā ir vecā derība. Jūs zināt, kas ir vecā derība? Jūs tad šeit neviens nesat nācis no vecās derības, tad kāds ir augšām cēlies. 103. psalms, es gribu lasīt kādus pāris pantus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepadurēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem, jo cik augsti ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Jūs redzat? Šo pantu uz piefiksējiet, padomājiet. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlos par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kāda radījuma mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. Viņš piemin to. Un tā ir vecā derība, mīļie. Es varētu jums ļoti daudz citēt no vecās derības. Es varētu ļoti daudz citēt. Un es jums vēlreiz atgādinu, Dievs ir svēts, Dievs ir taisnīgs. Un viņš tur savu vārdu, viņš neatkāpjas no savu vārdu. Bet tajā pašā laikā Dievs, viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Un, ja jūs atceraties, Jēzus, viņš sacīja, ka viņš ir nācis nevis pazudināt, bet glābt. Viņš ir nācis nevis pazudināt, bet glābt. Ko tas nozīmē? Paskatieties jau vecajā derībā. Es teiktu, vērsīšu jūs skatus mazliet uz veco derību. Dievs nekad, es nekur neredzu. Varbūt jūs kaut kur esat lasījuši, bet es nekur vecajā derībā nelasu, ka Dievs būtu sūtījis sodu kādiem konkrētiem cilvēkiem tautā, pirms viņš viņus nav brīdinājis. Nu, nekur. Ziniet, kāpēc? Ka Dievs nekad nav vēlējies nec izpostīt, ne iznīcināt. Tā nav bijusi viņa griba, tā nav bijusi viņa vēlme. Nekad. Viņš ir vienmēr vēlējies, ka cilvēki atgriežas pie viņa. Tā ir viņa daba, jo viņš ir žēlsirdīgs. Viņš ir bagāts savā žēlastībā. Viņš sagaida, ka cilvēks tomēr atgriezīsies. Tad, kad izskanēs vārds, viņi dzirdēs, viņš cer, kad viņi atgriezīsies. Un tomēr Dievs radīs cilvēkam brīvu izvēli. Jau no paša sākuma. Ādams un Ieva, viņi iekrita grēkā. Dievs taču neradīja cilvēku kā robotu, ka viņš visu paklaus. Viņam ir izvēle, ja, atgriezties vai tomēr palikt savu ceļu. Un pretoties Dieva žēlastībai. Man patīk stāsts
par pravietu Jonu. Esat lasījuši pravietu Jonu? Vai ne? Esat lasījuši pravietu Jonu? Ļoti interesants notikums. Jona. Viņam atklājas tā kunga vārds. Dievs viņam saka, dodies uz Ninivi un brīdini šo tautu, jo viņi ir dziļos grēkos. Un Jona, kā dievbijīgs vīrs, lēc iekšā kuģī un bēg prom no Dieva. Un cik interesanti, paskatieties tālāk, viņš saka, tad, kad viņi ir ierauti vētrā, viņš saka, es esmu ebrejs un bīstos savu Dievu, debesu Dievu. Jūs iedomāties, viņš saka, es bīstos. Ja tu patiešām draudziņu bītos viņu, tu viņam paklausītu. Viņš vienkārši gribēja attaisnoties šo vīru, priekšā, Un tu redziet, Dievs viņu tā apžēlo. Viņi iemet jūrā, viņš tiek iekšā zemūdenī, 3 dienas un 3 naktis viņš pabūs zemūdenī, viņam ir tik labi, viņš lūdz un slavē Dievu, un tad pēkšņi Pāvils atver vaļā, jūs zināt, par ko es runāju, Pāvils atver muti vaļā, viņu izspļāv ārā, es nezinu, kādās izspļaušana notika, gan jau Dievs kaut kā neiespēja viņam izkāpt, bet tā burtiski rakstīts, Un tad viņš paklausa, un viņš dodas uz Ninivi. Viņš sludina Dievu vārdu. Viņš saka, pēc 40 dienām šī vieta tiks izpostīta. Un kā jūs domājat, ko viņš gaida? Viņš gaida, ka arī viņus izpostīs, ka viņus iznīcinās, tāpēc, ka viņš skatās cilvēciski ar savām acīm. Viņš domā ar savu prātu. Un ko dara ninivieši? 120,000 iedzīvotāji sēž pelnos un maisos un sūdz grēkus. Un ķēniņš arī atgriežas. Un jūs zināt tālāko stāstu. Jona ir dikti dusmīgs uz Dievu. Vai ne? Mēs varam izlasīt kādas raksturvietas no Jonas grāmatas. Kas tā pa Jonas grāmata, ka tur tik dažs lapas? Jonas grāmata. Tā Jonas grāmata un no 4. nodaļas. Jums ir vecā derība līdzi. Tur ir rakstīts tā. Jona piesauc lūkšanā to kungu un teica, ak, kungs, vai tas nav tieši tas, ko es tev teicu? Kad es biju vēl savā zemē, tādēļ es priekšlaikus steidzos aizbēgt uz Taršišu, jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl, tad kungs pieņem manu dvēseles grib labāk mirt nekā dzīvot. Vai ne? Un tad mēs zinām, ka Dievs tur dara liels brīnums pie viņu, vai ne, izdauj koks un tā tālāk. Esat lasījuši, vai ne? Man nav jums jāatstāst to visu, vai ne? Dievam vajag cilvēku. Dievam vajag uzticīgu cilvēku, kur viņš var lietot. Un neatkarīgi no tā, ko Jona šeit saka, es jau zināju, ka tas ir žēlsirdīgs Dievs, ka tas laikus un līdzjūtīgs un mīlestības pilns Dievs, un ka tu jau neiznīcinās, Un tomēr viņam vajadzēja paklausīt Dievam un doties uz šo vietu, lai tauta atgrieztos. Paskatieties turpat vecajā derībā par Sodomu un par Gomoru. Esat lasījuši, Abrahāms saka, ja tur būs konkrēti tāds un tāds skaits taisno, tu taču neiznīcinās. Dievs saka, nē, tāpēc, ka viņš negrib iznīcināt, viņš gaida, ka visi atgriezīsies, nevien tur daži tie cilvēki, Viņš gaida, viņš cer, Un tad viņš ar viņu tur, kā saka, kaulējas, kaulējas līdz tur nonāk līdz 10, līdz 10 bija tur, Neatceros, kaut kā tā bija, Un mīļai, tur nebija pa 10, tur nebija neviena. Visi ir iegrimuši ļaunumā, negatīvā, Un Dievs, viņš ir ar sāpēm, dziļām sāpēm, Viņš nekad, jūs palasiet Dievu vārdā, vecajā derībā, mēs esam jaunās derības cilvēki, bet jūs palasiet un paskatieties jauno derību. Man liekas, kad es lasu veco derību, man liekas, ka es lasu jauno derību. Viņš ir tik žēlsirdīgs. Viņš nekad tajā pašā stāstā par Noas dienām. Esat lasījuši, vai ne? Dievs gaida, ka cilvēki atgriezīsies no savas izvērtības, Viņš redz, ka Noa, jauc mazliet Jonu Noa, bet viņš redz, ka Noa, viņa nams, viņa taisna tā kunga priekšā, Bet tomēr tajā pašā laikā Dievs sagaida, ka viņi atgriezīsies, Vēl ir laiks, Dievs dod laiku, Dievs dod iespēju, Un Dievs iznīcina tomēr, ka cilvēki neatgriežas un zina, ka pēc tam Dievs, viņš saka, man žēl ir.
man vienkārši žēl, ja? Un tomēr cilvēkiem ir izvēle. Un es esmu Dievs tik ļauns, un Dievs tik bāks, un Dievs tāds ārprāt šausmas, ja? Es zinu, ka ir cilvēki, kas ir bijuši draudzēs ar kristiešiem, viņiem ir negatīva pieredze, ja? Tāpēc, ka viņi nezina rakstus, un viņi nav iepazinuši Dievu kā tēvu, un viņi nav iepazinuši viņu, kāds viņš patiesībā ir. Ja? Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka cilvēki nogriežas no Dieva žēlastības. Viņi atsaka, man nevajag, man vienkārši nevajag. Man patīk dzīvot, kā es gribu. Tieši tāpat ar Sodomu un Gomoru. Man patīk, ka es pēdējā laikā lasu praviešus un tajā pašā praviešu grāmatā Hozejas. Es nevēršu vaļā un jums nelasīšu tur, bet ziniet, ko Dievs saka Hozejam? Viņš saka skaidri. Mana sirds ir noskaņot pavisam citādāk. Viņš saka, es esmu pārāk dedzīgs savā žēlastībā. Es esmu pārāk... Zini, par ko es runāju? Izraēla tauta atkal ir nogājis no ceļa. Dievs piespriež, viņš pasludina sodi, ja? Bet sods vēl nav nācis. Sods vēl nav nācis, viņš saka, es brīdinu. Nebūs labi. Nebūs labi, atgriezieties. Un viņš skaidri pasaka caur Hozeju. Mana sirds ir noskaņota citādāk. Es esmu pārāk dedzīgs savā žēlastībā. Es negribu iznīcināt. Es nevēlos to darīt. Un liekas, ka cilvēki, viņi to dzird. Viņi kļūst arvien ļaunāki, arvien negantāki. Un atvirzās no Dieva vēl vairāk. Es zinu, ka Bībelē rakstīts jaunajā derībā, kad cilvēki grēko vairojas žēlastību. Bet ne jau par to iet runa, mīļie, ka mums Dieva mīlestība un Dieva žēlastība ļaunprātīgi jāizmanto. Ne par to iet runa. Dievs zina tavu manu dzīvi, Dievs zina tavu manu sirdi, Viņš zina tavas attiecības, ja? Viņš zina, kāpēc tu dari tā, kā tu dari, un kā tu dzīvo. Ja? To viņš visu zina. To viņš visu zina. Es gribu jums atgādināt šīs svarīgās lietas, ka jūs neaizmirstiet, tā kā jūs lasat Dievu vārdu. Papētiet, padomājiet, iedziļināties tajā, kad jūs lasat veco derību, tieši veco derību. Mēs zinām, par jauno derību nav ko runāt, jo mēs zinām, ka mums ir žēlastība caur Jēzu Kristu. Ja? Ja jūs skatieties veco derību, cilvēki mēģināja pielabināties, es tā saku, ja, pie Dievam caur upuriem. Ja? Viņi mēģināja, ja? Bet es teicu, man nevajag jūsu upurus. Viņš saka, man vajag jūsu sirdis. Man vajag jūsu sirdis, ja? Upurēji ir pateicība Dievu priekšā. Un šodien, kā jūs jums sacīju, mums ir šī iespēja, mums ir šī žēlastība, ka Tēvs mums uzlūkot savu dēlu, Jēzus Kristu. Ja? Žēlastība, mēs dzīvojam žēlastību, bet tas nenozīmē, ka ir tā, ka mēs grēkojam un mēs automātiski tiekam mazgāti. Tā tas nenotiek. Bībelē rakstīts, ja mēs atzīstamies, viņš ir uzticams un taisnīgs. Viņš piedod. Viņš šķīst, viņš mazgā. Automātiski tas tā nenotiek. Bībelē nav rakstīts tā. Ja? Mēs nedrīkstam pārpust šīs lietas. Vēl no vairāk, tad, kad mēs dzīvojam mīļie jaunajā derībā, mums to vajag saprast. Ka mēs pateicam Jēzus Kristus upuri un viņu nopelnām. Bībelē rakstīts, mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sev laimības, iemantot dievišķo godību. Tā rakstīts Dieva vārdā. Es jums varu nocitēt raksturību. Neticiet, Romieši 5.2. Romieši 5.2. Es vēlreiz jums pateikšu. Mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sev laimības, iemantot dievišķo godību. Dievišķo godību. Es nesaku, mīļā, ka es gribētu tagad dzīvot vecās derības laikā un tā tālāk, ja? Nē, esmu pateicīgs Dievu par to, kādā laikā viņš man ļaus piedzīvot. Esmu pateicīgs Dievu par šo laiku. Dievs paredzēja mums piedzīvot šajā laikā.
Dievs paredzēja piedzimt, nevienu piedzimt šajā laikā un nodzīvot vienkārši šo dzīvi un tad aiziet pīšļos un smiltīs un malos, jā. Nē, Dievam ir plāns caur tavu manu dzīvi, lai tevi lietotu, jā. Tev nav jābūt obligāti mācītājiem. Tev nav jābūt bīskapam, no arkibīskapam, ne arī presbiteram un ne vecajam, ne arī apustulim, ne arī pravietim. Nu nav tev jābūt. Dievs varbūt tevi nemaz nav aicinājis tajā kalpošanā. Tu vari būt lūdzējs, tu vari būt dziedātājs, tu vari būt apkopējs, tu vari būt jebkas, jā. Un tajā pašā laikā mums kā kalpotājiem, mums kā Dieva bērniem ir jāapzinās un jāsaprot, kādam Dievam mēs kalpojam, kādam Dievam mēs piederam, kā Viņš mūs uzlūko šodien caur savu dēlu Jēzu Kristu. Nevairs caur upuriem, mīļie. Nevairs caur praviešiem, jā. Un tajā pašā laikā mēs lasām vecajā derībā tās reizes, kad Dieva tauta, viņi atkrita, viņi aizgāja, un Dievs viņus iznīcināja. Bet ne visus. Viņš neiznēca. Viņš teica, vienmēr ir atlikums, vienmēr ir atlikums, vienmēr ir atlikums. Un Jēzus viņš nāk, viņš saka, es esmu nācis meklēt. Es neesmu nācis pasludināt. Jā. Jo, ja Jēzus viņš nebūtu devis savu dzīvi, tad Dievs tas lapētu visus pēc kārtas. Vai ne? Mēs jau būtu visi pa galām. Bet viņa upuris mums sagādāja pestīšanu un žēlastību. Viņa upuris, ka mēs šodien varam dzīvot brīvi no grēka varas, pateicoties viņa upuri, viņa nopelnām. Bet vairākas reizes apustulis Pāvils viņš uzsver, viņš saka, žēlastībā jūs esat pestīti. Un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Jo šodien ir viena daļa, kas grib Dievu priekšā izpelnīties ar darbiem. Un ir viena daļa, kas grib tikai, nē, mums ir jāsaprot. Mums ir jāsaprot, mīļie, ka ne ar darbiem, bet ar Dievu žēlastību. Ar viņu žēlastību, ar viņu mīlestību, ar viņu labvēlību. Tas ir vērtīgi, tas ir vērtīgi. Neaizmirstiet to. Es esmu pierakstījis vēl vienu rakstu vietu. Vai tā ir īstā? Es paskatīsimies. Tā ir tāpat, jā, tā ir pozīcija, tā ir tāpat, ko es jums mazliet citēju. Es jums arī varu izlasīt 11. nodaļā. Tas kungs, viņš saka caur pozēju. Viņš saka tā, manas sirds noskaņot citādi. Es esmu par daudz dedzīgs savā žēlsirdībā. Lai es rīkotos pēc savu dusmu vērsmes un lai es izšķirtos iznīcināt Efraimu galīgi. Jo es esmu Dievs un es cilvēks. Es esmu svētais tavā vidū, bet es nenākšu pie tevis savu dusmu vardumā. Viņš saka, es neesmu cilvēks. Atcerieties Jonu. Jonu nāk, tagad te viss Dievs iznīcinās, viss noslaktēs, jā, viss te būs cauri visiem, jā. Nē, Dievs, viņš gaida, bet cilvēki atgriezīsies. Viņš gaida. Viņš teiks, cik ilgi var gaidīt? Saka, cik ilgi var gaidīt, jā? Ir kaut kad tas, ja jūs lasat vecajā derībā, ir kaut kad tas mērs ir pilns, jā. Dievs gaida, viņš velk un reizēm mēs redzam, ka Dievs velk un velk. Lai cilvēki atgrieztos. Bībelē mēs lasām, ka Dievam nav prieka, kad grēcinieks aiziet uz elli. Nu nav viņam prieka. Nu Dievs nekavilē, halleluja, slāv Dievam, tas rupeklis, kad uz elli aizgāja. Viņš man te stāvēja pretī un taisnojās un tā tālāk, jā. Nē. Apostols Pāvils, kad viņš jau bija viņu savu sauc, jā. Dievs viņu varēja vienkārši novākt no ceļa. Nē.
Dievs viņu apturēja un izmantoja kā savu ieroci Dieva darbā. Vai ne? Dievs parādīja viņam žēlastību. Un Dievs viņu atgrieza. Un mēs zinām, ka šodien mums ir lielākā daļa no jaunās derības, kurā sarakstīts, kas? Apostols Pāvils. Viņš ir atnācis līdz Eiropai un pasludinājis evaņģēliju Spānijā un tā tālāk un visā citās vietās. Un kāds atnāca uz Latviju? Kurš atnāca uz Latviju? Alberts atnāca. Bīskaps Alberts, jā? Un mēs zinām, ka joprojām ir kāds, kas turpina kalpot. Un kāda arī no jums. Un es jums sacīju, jums nevajag būt mācītājiem un tā tālāk. Jūs esat, Bībelē rakstīts, dariet par mācekļiem visas tautas. Iet un sludiniet evaņģēliju. Pasludiniet žēlastību. Pasludiniet žēlastību. Pasludiniet prieka vēsti. Nabagiem. Kas tad ir prieka vēsts? Tā ir žēlastības vēsts. Tā ir žēlastības vēsts. Tā ir žēlastības vēsts. Kā es domāju, kad islāma reliģijā sludina no Korāna, ka viņi māca, tā ir žēlastības vēsts. Nē, kaut kas nepatīk galva nost. Burtiski galva nost. Kaut kas nepatīk, nomēta ar akmeņiem, kaut kas nepatīk, nošauta. Tur nav žēlastības. Tur nav žēlastības. Un man, ziniet, man ir pretī klausīties, kad kristieši, mūsu Dievu, visu varano Dievu, kungu, ķēniņu, nevis salīdzina, bet viņus ieliek viens kopā ar Allahu. Jo Allahs un kristiešu Dievs ir viens un tas pats. Nē, man tāds tēvs nav. Man tāds tēvs nav. Man tāds tēvs nav. Mans Dievs ir žēlsirdīgs Dievs. Mans Dievs ir laipns Dievs. Mans Dievs ir mīlestības Dievs. Mans Dievs ir uzticams Dievs. Mēs lasām Dievu vārdu. Neiet kopā. Neiet kopā. Neiet kopā. Un jūs, ja jūs esat pētījuši, dzirdējuši, klausījušies, te jūs zināt, kāds gars mūs vada. Kāds gars mūs vada. Es nezinu, vai tā bija realitāte, vai tā bija īstenība, vai tas bija uztaisīts, bet es redzēju vienu raidījumu, kā viens kristiešu misionārs pārkonvertējās uz islāmu, jo viņu pārliecināja viens kaut kāds augsts ranga doktors islāmu kaut kāds tur. Es nezinu, kā viņu sauc, viņi, kas viņi tā tur ir. Pārliecināja, ka Jēzus nav Dievs. Jā? Pārliecināja viņu, ka Bībele nav patiesa un tā tālāk, bet es nezinu, vai tas ir uztaisīts pa īstam, vai vienkārši, lai mulsinātu kristiešus. Es nezinu, kāpēc, jā. Bet es zinu, ka mans Dievs, viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Un viņš ir atvērs ceļu ikvienam, lai piedzīvotu Jēzus Kristu, lai piedzīvotu pestīšanu, lai piedzīvotu viņu mīlestību. Jo tad jau mums jāmet ārā mīļi arī tas, ko Dieva vārdā mēs lasām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu. Ja? Mums ir jāsviež ārā, vienkārši. Mums ir jāatgriež atkal vecajā derībā, mums ir jāatgriež atkal pie upuriem, pie kaušanas un tā tālāk. Nē, ir viens upurs pa visām reizēm, un tas ir kungs Jēzus Kristus. Svēts, nevainīgs, pilnīgs pār visu cilvēks, un tas ir piepildīts. Žēlastībā mums esat pestīti. Un tā ir Dieva dāvana.